Nu ko, sveicināti visi Latvijas Foreļu līgas parkā. Šodien notiek Latvijas čempionāta pirmā posma otrā diena. Vakar noritēja pirmā diena, šodien otra, un jāsaka tā, ka laika apstākļi ievieš savas korekcijas. Vakar bija ļoti izteikts un stiprs vējš, kas atkal lika sportistiem pielāgoties, mainīt mānekļus, izvēlētos un atrast pareizo pieeju. Un šodien atkal otrādi. Šodien vējš ir salīdzinoši mazs, bet saule spīd ļoti koši un atkal zivs uzvedība ir uzmanīga. Ja? Un, tas liek meklēt visu laiku atslēdziņu. Un, kopumā zivju aktivitāte var just, kad ir zemāka nekā tā bija pirms nedēļas. Jebkurā gadījumā Latvijas čempionāts ir vissvarīgākie reitingu mači, pa kuriem cīnās vairāku iemeslu dēļ. Katrs grib cīnīties arī par čempionu titulu. Protams, reitingu punkti, jo reitingu punkti ietekmē, kā mēs veidojam izlasi. Un šī ir lieliski arī iespēja tiem, kas mēģina un iesaistās un nākuši klāt ir jaunie, arī mācīties no pieredzējušākiem, skatīties, ko viņi dara, kā viņi mēģina pierunāt to zivi un dabūt rezultātu. Priekšā mums vēl ir 4 pamattūres un labākie 8 pēc 2 dienām turpinās spēle finālos. Un fināli noteikti būs aizraujoši. Un pagaidām pat grūti pateikt, kuri 8 būs tie, kas tālāk cīnīsies par medaļām un kausu, un arī noteikti ļoti vērtīgām balvām. Tāpēc, ka šo čempionātu posmu atbalsta Ratarbaits. Un Ratarbaits ir atvēlējis tiešām ļoti labas un dāsnas balvas, kuras dabūs 5 labākie sportisti. Un arī šīs sacensības notiek arī ar citu mūsu ilglaicīgu atbalstītāju palīdzību. Baltic XL mums palīdz ar ūdeni un attiecīgi copes lietas, abonements labākiem makšķerniekiem un labākiem sportistiem. Tagad ir ielaistas papildus zivis, jo mēs no rīta paša ielaidām zivis un pusdienas pauzē vēl ielaidām papildus zivis. Un tad skatīsimies, vai tas būs iekustinājis zivju aktivitāti un būs labāki, lielāki rezultāti un svaigākas cīņas vai nē. Mana prognoze, ka tās papildus ielaistās zivis iedos kaut kādu aktivitāti un būs interesanti pavērot tieši pirmās cīņas. Nu, pēc 4 tūrēm velkam kopā rezultātus, noskaidrojam labākos 8 un tālāk jau playoff secībā cīnās 1. pret 8, 2. pret 7 un līdz labākā sportista noskaidrošanai. Kurš iegūs šī pirmā posma uzvarētāju kausu, tam būs, protams, lielas iespējas pacīnīties arī par Latvijas čempionātu kopvērtējumu kausu. Šodien mēs atrodamies Ķegumā, LFL parkā, un šodien notiek Latvijas čempionāta spinningošanā Foreļu dīķos. Latvijas čempionāta pirmais posms, kur atbalsta Ratarbaits. Kā arī Ratarbaits šogad atbalsta, ļoti iesaistījās Foreļu tajā kustībā un atbalsta ne tikai sportistus, bet arī visu to kustību ar balvām. Labām balvām pēc tam varēsiet redzēt, ja, gan kaut kādās citās aktivitātēs reizēm atbrauc arī pabaro. Ja. Kopumā dīķis foršs, dīķī zivtiņu ir daudz, laika apstākļi šodien mūs lutina, ja, un cerēsim, ka pēcpusdiena Foreļa ķersies labāk. Tā kā sekojiet līdzi. Čau visiem! Atrodamies Latvijas čempionātā, ārējā disciplīnā, otrā diena. Zivis kādam ķerās, kādam neķerās, grūta. Man no rīta bija plāns, viņš nebija labs, rezerves plāns arī nebija labs. Un sanāca līdz pusdienām pavidzināties uz Audi. 4-0. Tagad pēc pusdienām būs rezerves plāns. Cerams, ka būs labāk. Nu, tad nesaka, jā. Jā, pie vēlna. Viss ir labi, laiks ir labs. Saulīte spīd, vēja nav, tā kā vakar Forelīte arī tūlīt, ūdeņtiņš bišķiņ uzsils un būs. Ok, pareizi, Martin? Protams, tagad būs interesanti ielaid vēl zivs iekšā pirms pusdienu pārtraukumu. Tā kā visticamāk, es domāju, ka šitiem sektoriem vajadzētu atkal bišķi aktīvākiem palikt uz kādu brītiņu. Nu, viss labi, ķēram. Jā. 4, 3, 2, 1. Andi zivs.
aplausi jums visiem. Diena sarežģīta, grūta. Un tiešām maleči izdevās kādam pakāpties uz augšu, kāds pakrit uz leju, kā parasti, bet jāsaka tā, ka ļoti, ļoti spēcīgs, es pat teiktu, ne tikai astoņnieks, bet arī desmitnieks. Un tie rezultāti tiešām parāda, ka katram punktam bija nozīme un Zivīte bija liela nozīme. Astoņnieks ir noskaidrots un finālos attiecīgi cīnās Melaničs pret Ģima Korenčevski. Otrais pāris Juris Fjodorovs pret Kristiāns Godiņš. Čau, Juri. Trešais Anatolijs Livdāns pret Gustas Jozelskis. Un ceturtais pāris Kaspars Fjodorovs, Rudolfs Otto Egle. Tātad beidzot esam tikuši līdz fināliem. Mums tuvāk spēlē pa 3. 4. vietu Kaspars ar Kristiānu. Un tālāk Anatolijas ar Pavlo spēlē pa 1. 2. vietu. Pavlo bija zivs, bet nodila. Šeit tā Kristiānam ir zivs, kura lēkā, bet Kristiāns viņu dabūja uzturamajā tīkliņā. Pavlo arī zivs lēkā, arī ir tīkliņā, veiksmīgi atkabinājās pati. Kas interesanti, ka mēs joprojām uz šūpiņiem laižam, bet tas arī principā ir loģiski. Ja zivs ir daudz un aktīva, tad ar šūpiņu viņu var daudz ātrāk pierunāt. Pavlo atkal ir zivs. Un nav zivs. Tā viņa mēdz darīt. Anatolijam zivs. Jā, ir tīkliņā. Kasparam tētis aizmugurē komentē, ja nemāki ķertē mājās. Lai gan tas bija domāts par šūpiņu, ir arī tas lieta, ka tu iesēdies uz viena šūpa un tev liekas, ka tūlīt būs, bet faktiski tu tikai zaudē laiku. Tā kā te ir arī taktisks moments, ka tev jāsaprot, cik ilgi tu uz viņa sēdi vai nesēdi, un reku Kasparam arī ir zivs. Jā, un Kaspars viņu veiksmīgi dabū tīkliņā. Un atbrīvo, kas interesanti, Kaspars ķer uz voblera. Un vēl, lai cik tas nebūtu dīvaini, tev jābūt arī ticībai tiem māneklim, ko tu met iekšā. Kā mēs redzam, visi sportisti ir pietupušies vai arī uz ceļiem. Tas ir arī daudzās valstīs tā praktizē, jo principā tad tu esi tuvāk ūdenim un tad tev lielāka iespēja to zivi nenoliet, respektīvi tu esi pavisam tūtu, viņu vieglāk ir uzsmelt. Jo bieži vien zivs nodils, kamēr tu liecies pēc uztveramā tīkliņa. Tolijam zivs. Pavlo zivs nodila. Te var redzēt, ka viņš bišķi sāk nervozēt un sāk pielaist kļūdas.
tāpēc ir svarīgi saglabāt mieru. Protams, nevienmēr tas izdodas, bet un Kristiānam Zivs, Anatolijam Zivs, atbalstītāji sāk uzmundrināt, kā nekā runa ir par medaļām jau. Bieži vien liekas, ka tev jātien ātrāk, tik līdz tev ir zivs, bet nevienmēr tā ir, jo tā citreiz var arī pasteikties pa ātru. Kristiānam Zivs. Es pat sākumā arī pielaidu daudz kļūst, ka šitā tu tin liekas, ka tik ātrāk dabūt uzturamajā, bet tā var arī viņa nodilt. Izskatās, ka pirmais trakums ir garām. Tagad jau sāk piemeklēt, uz ko ķeras. Pavlā arī zivs ir. Izskatās, ka uz maza šūpiņa. Svarīgi arī tiem pašiem gan šūpiņiem, gan obleriem, cik ātri tad tien ir, kas jātien ātrāk, kas lēnāk, ir kā kuru reizi, īsāk sakot, ir ļoti jāmeklē. Kas kur brīdi zivī patīk. Un skaisti šoreiz veiksmīgi, bet bieži vien šitāds var arī būt. Tev liekas, ka it kā tev ir un nav. Tad Kaspars izmanto stanziņas, jo cik izskatās wobleris viņai ir ieķēries ar abiem āķiem. Un zivs tiek maksimāli ātri atbrīvota. Faktiski drīz būs maiņa. Bet vēl var paspēt izvilkt kādu zivi. Maiņa. Ko Anatolijs perfekti kontrolē laiku. Un jau bija gatavs maiņai. Arī šeit sportisti ātri apmainās. Ja gadījumā ir zivs, tev pieķerās un noskan signāls maiņa, tad attiecīgi tu viņu ievadi tīkliņā un tad ar visu tīkliņu zivu pēc tam atbrīvot, ka esi samainījies, lai netraucētu otram sportistam turpināt ķert. Šeit varbūt tas nav tik svarīgi, bet tur, kur tev ķerās burtiski katrā metienā, tas ir svarīgi, lai tā teikt netraucētu citiem.
Zivs izskatās, ka... Nē, tā nav tā zivs, tā ir Paulo zivs, kas lēkāja. Un te arī būtisks moments, ja, teiksim, viņi sapītos ar zivīm, tā kā viņi ir katrs savā sektorā, tad, principā, pirms ievadīšanas stikliņā tām zivīm ir jāatpiņķirējās, savādāk neskaitīsies. Bet, ja tu sapinies ar savu pretinieku tiešo, tad arī skaitīsies, ja viņi būs sapinušās, teiksim, un tu ievadīji ar viņa mānekli. Paulo ir zivs atkal. Izskatās, ka viņš ļoti nopietni nobriedis dabūt pirmo vietu. Jautājums, kas notiek ar pirmo otro vietu, viņi izskatās, ka turpina. Izskatās, ka viņi turpina tas, kas parasti ir pauze, 10 minūtes, viņi vienkārši turpinās. Jautājums, vai līdz pirmai zivī, vai visas 10 minūtes. Astotā vieta Dima Korinčevski. 8th place, please. 7. Mūsu Lietuvas draugs Gustas Jozelskis. 7. 6. Rudolfs Otto Egle. 5. vieta, un 5. vieta saņem arī dāvanu čeku no Ratarbeits 50 eiro vērtībā Juris Fjodorovs. Un 4. vieta, dāvanu čeks tāpat pelnīta, neizšķirts cīņā pa 3. vietu, pavisam maz pietrūka laika visticamāk. Kristians Godiņš. Kristian, ja mēs ar tevi sametīsimies, būs sopats. Turi pa mani. 3. vieta. Tāpatās cīņā, viņam kādreiz laika pietika, lai izlīdzinātu, un pateicoties rezultāta pamaturnīrā, Kaspars Fjodorovs ieņem 3. vietu. Apsveicam Kasparu. Kasparam 3. vietā, attiecīgi kaus, medaļa, šampīts, pats viņš jau priecīgs, un kafija no Rocket Beans, un sopes lietas abonements tiek 3. vietai. Ratarbeits Latvijas čempionāta 1. posma 3. vietas ieguvējs Kaspars Fjodorovs. Отдельно сфотографируют. Apsveicam Kasparu, aplausi pelnīti, ļoti laba cīņa, ļoti labi spēlētas abas 2 dienas. 2. vieta arī ļoti labi spēlētas, it sevišķi 1. diena, bet arī 2. dienā ļoti labi cīnījās un pavisam maz pietrūka, lai kāptu uz paša augstākā piedestāla, bet vienalga izcīnīta lieliska 2. vieta Anatolijs Livdāns. 2. vieta Ratarbeits Latvijas čempionāta 1. posmā. Attiecīgi Anatolijs tiek atalgots ar kausu, medaļu, šampīti un sopes lietas abonementu un kafiju no Rocket Beans. Ņemot vērā, ka es kafiju nedzeru, tāpēc laikam palikt 4. Vajadzēja tēju. Aplausi vēlreiz Anatolijam.
pelnīt otrā vieta. Nu, un jāsaka tā, ka Latvijas sacensības ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā ļoti labi padodās mūsu draugam Paulo Melāničam. Pirmā vieta un attiecīgi pirmā posma uzvarētājs Latvijas čempionātam ir noskaidrots. Paulo Melāničs pirmais, attiecīgi dāvana čeks no Ratarbaits. Medaļā kauss. Sopes lietas jāmācās vai nu latviešu valodā, vai var izspēlēt tālāk starp draugiem Latvijā. Un kafija no Rocket Beans. Attiecīgi apsveicam visus, es tūlīt arī pievienojos. Oh!